Čau visiem! Šodien es jums nedaudz pastāstīšu par attiecībām, par sajūtām, kādas bija, kad viņš brauca projām un visu to laiku, kamēr viņš bija projām. Es neesmu nekāds attiecība eksperts, bet man komentāros jautāja par šķiršanos un sāpēm. Man gluži nav tāda šķiršanās pieredze, bet es jums pastāstīšu, kā ir gājis mums ar Gustavu. Tātad pirmā lieta, ja tu domā par to, vai uzsākt, kāds ir latviski attālināt attiecības, laikam kaut kā tā. Pirmais ir tas, ka tev ir jāpārliecinās, vai tu uzticies tam otram cilvēkam un vai viņš uzticās tev. Jo visa šī pamatā ir tā kā jābūt 100% uzticībai. Bez uzticības, man liekas, nevarētu izturēt tik ilgu laiku. Un par uzticību runājot, tas nav tikai tādā ziņā, kad vai tas otrs cilvēks tevi nekrāps vai nesatiksies ar citiem cilvēkiem. Protams, viņš satiksies, viņam būs jārunā ar citiem cilvēkiem, viņam būs jāsadarbojās ar citiem cilvēkiem un tā tālāk, bet tas ir arī tāda viedokļa, kad tai uzticībai jābūt arī par to, ka viņš tev nekad nemelos. Bet jā, tātad pirmais tā ir uzticība. Un otrā lieta, kā mēs teicu, to sauc par aprēķinu piekāpība. Aptuveni kaut kā tā, bet tas nav īstenībā arī tikai par attālinātām attiecībām, bet arī par vienkāršām attiecībām, ja jūs dzīvojat kopā vienā valstī, vienā dzīvoklī vai vienā mājā vai vienā vietā. Ir jāmāk tā kā piekāpties otram tanī brīdī, kad viņš to ļoti, ļoti grib, un tu redzi, ka citādāk tanī dienā nenotiks, bet tai pašā laikā neaizmirst arī to, ko tu gribi, un kādā brīdī, kad tev tas ir izdevīgi, mēģināt to īstenot. Arī runājot par vienkāršām lietām. Tāds piemērs tādai aprēķinu piekāpībai, vismā ar to cilvēku saskarās visu laiku. Vienkārši tas ir tas, kam ir jābūt pamatā, un tu nevari uzspiest visu to, ko tu gribi. Kaut kā tā, es nezinu, vai jūs sapratāt. Bet jā. Jā, un kā jau es teicu par tādu šķiršanos, man laikam ir grūti runāt, grūti kaut ko atbildēt, jo es neesmu nekad šķirusies, man nav nekad bijis tādas šķiršanās sāpes, tādas, ka, ar tādu domu, ka es otru cilvēku vairs neredzēšu, un tas ir viss. Bet es varu padalīties ar to, kā man bija, kad Gustavs brauc projām. Es jums varu pateikt vienu, ka tas ir smagi. Ir sajūta, kad sabrūk zemes zem kājām, un ka tu esi palicis viens kaut kādā milzīgā visumā. Bet es nezinu, jūs esat redzējuši filmu Twilight otro daļu, man liekas. Tur, kur Edvards pamet Bellu. Es jutos apmēram tāpat kā viņa tanī brīdī. Tā kā iekšēji tu kliedz un tev ir tāda šausmīga sajūta, bet no ārpuses izskatās normāli. Apmēram tā. Protams, man bija superīgi tas, ka es dzīvoju vēl joprojām ar vecākiem, un mājās vienmēr bija trabelis, jo man ir arī māsa un brālis, kā jūs jau zinat, un suns un kaķis, un nebija tā, kad es biju viena, un tad gan es būtu nojūgusies. Bet es gāju arī skolā, bija augstskola un bija diezgan intensīvas studijas. Tā kā tas arī man noņēma domas par to, domas par Gustavu un domas par to faktu, kad viņš ir aizbraucis. Jā, un tiem kam šobrīd ir, tie, kas domā par, nekluži domā, bet tiem, kam nākotnē tas būs varbūt jāpiedzīvo. Es jums varu pateikt, tas nav viegli. Un arī faktu, ka ar katru gadu paliek arvien grūtāk un grūtāk. Kaut arī liekas, kāpēc pirmajam gadam būtu jābūt visgrūtākajam, un tad būtu jāpaliek vieglāk, jo tu jau esi pieredzi pie viss, kas notiek un kā. Un tu jau zini, ka tu aizbrauks ciemos un viņš atbrauks uz Latviju un tādā garā, bet man liekas, ka tā saikne starp mums vienkārši paliek arvien ciešāk un ciešāk, un tāpēc tas paliek arvien grūtāk un grūtāk. Kaut kā tā to varētu izskaidrot. Protams, ir arī jābūt pārliecinātam par to, ka
jūs tiešām satiksieties, un ka tas nebūs pēc gada vai 2 vai 3 vai 4. Bet mums ar Gustavu bija tā, kad mēs tikāmies ik pēc pusgada. Viņš aizbrauca augustā. Es braucu pie viņa decembrī. Viņš brauca mājās maijā, atkal projām augustā. Un tā pirmos 3 gadus. Bet mēs mainījāmies katru gadu, vai nu viņš brauca uz Latviju, vai es braucu pie viņa. Un pēc 3. gada es dzīvoju pie viņa Amerikā, kā jau jūs redzējāt pāris vlogus no manas vasaras Amerikā. Jā, un tagad ir pēdējais gads. Ir pēdējais semestris, var teikt, palicis jau. Un tad jau viņš būs mājās. Tādam video noslēgumam es jums varu pateikt, ka tas viss ir tā vērts. Un tā satikšanās reizes ir vienkārši vārdiem neaprakstāms. It kā pirmajā brīdī tu to cilvēku vispār nepazīsti. Un to viņš liekas super svešs un ka balss ir mainījusies un ka viņš izskatās citādāk un ir ļoti, ļoti jocīga tā sajūta, bet tāda ļoti exciting sajūta ir. Un man liekas, tie ir tie brīži dzīvē, dēļ kuriem ir jādzīvo. Tā kā paldies, ka skatījies video. Es ceru, ka tev patika. Es droši vien neatbildēju uz ļoti daudziem jautājumiem. Tāpēc rakstiet man komentāros, ko jūs vēl gribētu uzzināt. Un līdz nākamajai reizei.